Es domāju, uz šo ralliju vienmēr trasa ir izdosies ļoti labi, tieši trasa konfigurācija. Nu, šogad ir īpaši paveicies tieši ar segumu, jo ir sniegs un ledus uz trases, viss segums ir klāts un nekur nav grunts pagaidām. Nu, man trasa ļoti labi patīk. Garais ātruma posms mainīgs, ir gan ātrās sekcijas, gan šaurās un sarežģīts. Ir baigi labi. Nu, pa gruntu it kā tā saķere ir tomēr labāka, jā, un tomēr ir virsū sniedziņš, un te kā varētu nostrādāt taktika tieši pēc kvalifikācijas ātruma posma, pēc starta pozīcijas izvēles, jo pirmie brauks un tīrīs trasu, pārējiem būs vieglāk. Jūs brauksiet ar priekšpiedziņu, jums trasa visticamāk būs jau pavisam tīra. Nu jā, kvalifikācijā nevajag trāpīt 15-niekā, lai mēs būtu aiz 15-nieku, un es domāju, ar teiksim, nu, kaut kādas ap 20. pozīciju varētu būt, kā teikt, vislabākām.